Šodienas raidījumā apskatīsim atpūtas iespējas dabā. Apciemosim Boļeslavu, kurš savā cienījamā vecumā, šogad viņam apritēja 82 gadi, joprojām piedalās medībās un vasaras mēnešos veids balto stārķu monitoringu Naujenes apkaimē. Dosimies uz Rāznas Nacionālo parku, kur pieredzējušu gidu pavadībā uzkāpsim augstākajā Latvijas skatu tornī, Lielajā Liepu kalnā. Paviesosimies vienā no retajām tīrajām ozolu audzēm Latvijā. Ežezerā ar inspektoru Daini Tuču apsekosim salām bagātāko ezeru Baltijā, kā arī Andrupenē izstaigāsim īsāko purva taku. Boļeslavs mūs sagaida ar paša brūvētu miestiņu un Dubnas mednieku kolektīvā nomedītajām pagatavotām stirnu gaļas desiņām. Dzīvoklī viss liecina par 57 gadu mednieka stāžu, trofejas, godaraksti, medaļas. Daudzi 82 gadu vecumā sen ir beiguši aktīvās mednieku gaitas, bet Boļeslavs joprojām ir dzīvesprieka pārpilns un bisikārt vadzī negrasās. Man ir tas gods jūs šodien pacienēt ar īstām stirnas desiņām. Es viņas, lai var uz grīle viņas gatavot, var arī cept, var arī tāpat neapstrādāt. Es viņas jau karstā kūpinājuma. Bet, paši redziet pie tādām šķīvi īdarbināta ugunskura desiņas, ļoti ātri ir patīkami paskatīties, kā viņas cepās, tā teiksim. Ar ko jūs aplējāt? Var apliet vienkārši ar šnabi, man ir saglabājies 90 grādu spirts, tas labāk, ātrāk. Var ar vienkāršu šnabi, 40 grādu dzērienam, kuram ir viņš pilnīgi pietiek, viņš deg. Es laikam vienīgais Latvijā gandrīz 99% pateikt, lielākais daudzums medībos pat jau 82 gados napizadalos. Tas ir stāvēt uz numura, vai no rīta līdz vakaram pa visiem tiem kvartāliem klaigāt, rāpusi, pāri kūkiem, kristi, velties. Tas ir kaut kas tāda kā apliecinājums, ka es porsteidžu, vienkārši porsteidžu savus vērus, varu pastostāt tomēr. Tas porsteidzies arī vienu reizi savu mednieku kolektīvam liku ļoti pordzēvot. Abietā es biju, kā jau teicu, dzinējos, ejam, suni kaut ko kvartālā, tā, kuru dzinām. Jo parasti tāds, lai naraksties likums, ja sunis kaut ko uz vītas tur, vajag palīgā viņam tur. Tā bija, es tagad aizēju, tur jenot suns. Suni viņu aplenkuši. Es viņu tur piebiktēju ar suņu palīdzību, viņu tur, nodulināts bija. Pēc maza brīža pavisam citā pusē atkal suņi pa traku rei. Es uz turieni, vārdu sakot, tai kvartālā griezos, kad īsti nesapratu, uz kuru pusi izēju uz lauka no meža. Jo kādi man taču mobilais telefons palicis mašīnā. Man nekādu variantu. Tagad visi nervozē, vecis kaput, mežā ir nolūzis. Tagad, viņi tur nervozē, klaigā, tas jau tālu aizgājis, kādu pusotru, ka neko nedzirdu, jau netālu no mednieku mājiņas, tad redzu, ka brauc mašīna, kurai mani meklē. Mednieku kolektīvas vadītājs saka, tu valns parājas mani gandrīz sirmu pārvērtī ar tādu. Gadās jau tādi ar visu pieredzi, kaut es aizmaldīties. Es jau nekādi nevarēju, bet jau mikrēs vienkārši, kad sagriezies īsti nesaprotu, uz kuru tuvāk iet, kur mednieki gaida. Tādas skibeles var gadīties gudriniekiem, jā. Brēproti. Nekad nav bijis žēl dzīvnieku, ne? Kas attiecās uz žēlastību, man ļoti žēl dzīvnieku.
ļoti, bet zinu, ka vienalga viņu liktenis, ja es napīsadaliešos, vienalga tas, kas ir limits dots, ja veicās, viņi būs, jo tur jāatrūt medniekiem arī tā smežniecībā tādu balansu, lai daba nebūtu cīti, lai arī medniekiem kaut kas būtu. Oi, kāds nopietns stārkis, laikam tētis. Mamma pazuda, uķi, tur maziņa ir. Un šādas vēl 82 ligzdas ir Boļislava pāraudzībā. Tas, laikam, ir lielākais ligzdu skaits, ko pāraugat viens cilvēks Latvijā. Vismaz Latgalē noteikti. Jā, tā būs pareizi. Bet vai tā no pirmā acu skatiena var pateikt, cik stārkim ir gadu? Ne, tā nezinu, vai pat Māra Janovs profesors, kas ar šito lietu nodarbojas, nezinu, vai viņa uzreiz ieraudzījis pateiks. Daudz ko citu pateiks, ka viņi mazuli izaugs, aizlidos uz Afriku, tur paliks 2-3 gadi, tad atgriezīsies dzimtenē. Es skatos, viņu ligzda nedaudz sāk brukt, vai ligzdas nebojā elektrības vadus? Bojā. Vadus viņi nebojā. Viņi, ja ligzdas būvniecības laikā atnes kaut kādus vadus, tad izdara īssavienojumu, tas ir slikti. Tad ligzdošanas laikā tomēr elektriki nejauc ligzdu šitamā periodā nost. Ja nebūs ligzdošanas periods, jau mazuli ir izauguši, tad viņu jauc nos, lai... bet viņam nav problēma, viņš 3 dienu laikā uzbūvēs pa jaunu. 3 dienu laikā? 3 dienu laikā. Te manā rīcībā te ir viena tāda ligzda, kur Stārku ģimenei neaizapatikās viens mazulis, bija 3. Viņi izmeta viņu laukā, saimnieks viņu pīvoca, atkal uzcēla ligzdā, viņu pazīmēja. Apzīmo to mazo starki, kur bija nomaz. Vienalga otrā diena viņu atkal izmeta laukā. Tad tas saimnieks viņu izveidoja uz neizlietotā sīna kaudzes, tādu padziļinājumu, voca vardis, viņu izbaroja. Viņš kļuva par stārku tēti, ja? Jā. Vai par mammu, vai par tēti, viņš kļuva. Adoptēja stārki. Tas viņš teica, viņa sieva, viņa jau tagad nav, ka visi jau starki aizlidoja, a šitas, kuru baroja viņš, vārdīties voca visu zivis, tūlāk viņu baro. Visi aizlidoja, viņš negrib lidot projām, jau palika diezgan augsti, kad viņš virs mojas vairākus riņkus. Iztaisa riņķi, apsēstās uz uzstabas jumta, pakladzina, paskatos uz saimnieku, atkal iztaisa riņķi, atkal. Tā viņš pusdienu bija mūcējies starkietis, lai tomēr pateikt ar Dievu. Es lidoju uz Afriku. Kā viņam veicās, nav zināms. Vai nav atgriezies atpakaļ? Kas to zina? Pie saimnieka atpakaļ nav atlidojis? Lieta tāda, tas parasti to ligzdu, kur ir tavs ar moti aizņemuši, viņi arī aizņems. Tī, kas atlidoja pēc Afrikā, viņi uzturās 2 gadus. Minimum. Tu parasti pēc 3 gadiem tikai tī mazuļi, kas šeit mēs redzam, viņi tikai pēc 3 gadiem itamā zonā atsagrīsīs. Šeit, meklēs ligzdu. Todēļ katru gadu pie mums notiek vai kāda ligzda jauna pazarodas, vai kaut kāda pazūd. Bet tomēr manā pieredzē pa 15 gadiem, kad es ar starkiem nodarbojos, ligzdu ir palicis vairāk. Es soku 59, tagad jau ir 82. Tā kā starku Latgalē kļūst vairāk. Vai ir vērts braukt uz Latgali? Sveicinoti Latgalā! Protams, ka iz Latgali ir vērts braukt, noteikti vajag atbraukt pie mūsiem. Par to, ka mūsiem ir ļoti daudz skaistu, īpašu vītu i dabas vērtību. Tā kā Latgaļa ir Zilu azaru zeme, tad, protams, ka sokšu ar jūdiņiem. Tepat blokus jūs redzat Rāznas azaru.
kurš pēc tilpuma ir lielākais Latvijā. To tilpums, ja varam tā izdomot, ir 405 kubikkilometri. Ļoti nopietnas cifars. Mazliet toļāk iz ezernieku pusi ir Drīģa ezers. Tas ir otkon pats dziļākais Latvijā. To dziļums ir 65 metri 10 centimetri. Lai gan jāsaka, tad, kad Pormierā to dziļums tika fiksēts kā 63 metri, bet arī gana dziļš. Un ja principā runājam par kaut ko ļoti īpašu i lielu, tad arī jāsaka, ka tas skatu tornis Lielā Līpu kalnā Rāznas Nacionālajā parkā ir augstākais kūka skatu tornis Latvijā. Un cik augsts viņš ir? To augstums līdz itai greidē ir 34 metri. Ļoti nopietni. Ja vēl sakam, ka tas turns atrodas Paugurā, tad te ir tā pati augstāko skatu vīta Latvijā. Par to, ka Gaiziņkalnā vēl skatu torņi nav. Dabas skaistums ir labi, bet vai ir iespēja arī veidot kaut kādu, biznesu arī Latgalē saistībā ar dabu? Bet noteikti par to, ka daba ir mūsu vērtība, dabas turismas attīstās ļoti strauji Latgalā. Var runāt par tādu ļoti īpašu produktu, par ko arī varētu padomāt uzņēmēji, tas ir klusums. Klusums un mīrs, ko mēs noteikti arī varam pīdovot apmeklētojami turistim. Ir klusas vītis Ažazerā, ir klusas vītis arī pie Rāznas. Tā ka te ir vīta, līta, ko noteikti varētu izmantot. Brīva niša Latgalē. 60,000 hektāru ir Rāznas Nacionālais parks. A cik tad pieder valstī? Jāsaka tā, ka valsts īpašums Rāznas Nacionālajā parkā nesastoda lielu daļu, tie ir tikai 3% no kopējos platības, tie ir pārsvarā valsts meži. Jā, te ir tāda īpatnība mūsu pusī, no to ar to mēs ir jāzarēķinājās, tas ir fakts, jo jāsaka tā, ka sargot dabu, protams, ļoti viegli ir, ja tas ir valsts īpašums. Un jāsaka tā, ja te ir dzimtes zeme, vai tie ir lauki, vai tos ir pļovas, vai tas ir mežs, tad cilvēks arī saimniekoja ļoti, ļoti dabai draudzīgi. Principā nekādu pretrunu konflikta nav. Lūk, kā zināt, ko tad var darīt un ko nevar darīt? Pats svarīgākais, kas cilvēkam būtu jāsaprot, ka ir jāsaimniekoja dabai draudzīgi. Mēs tā osim sakam, mīts ir tas, ka neko nedrīkst. Drīkst būvēt saskaņā ar normatīviem aktiem, saskaņā ar likumiem. Drīkst strādāt savā mežā, saimniekot saskaņā ar likumiem. Kā ir ar sēņošanu, ogošanu? Sieņot drēkst, ugot drēkst ir, jāzarēķinoja, ka ir privātais īpašums, bet tie, kas jau brauc sieņos ugūs, jau zina, kur tos pareizokos vītis ir. Valsts mežos var īt sieņot ugot vispār bez jebkādiem ierobežojumiem. Privāti mežā es nevaru ieiet? Jūs varat īt to darīt. Kā es zināšu, tas mežs ir privāts vai tas ir valsts mežs, tur jau nav rakstīts? Ja mēs principā kaut kur braucam, mēs jau vienmēr pazainteresējamies, kas te par vītu. Ja es uz Dullo braucu, gadās taču. Tad jūs satiekat īpašnieku arī mīļi apsarunājat. Latgalīši ar suņiem, ar šautinies. Varu garantēt, ka latgalīši tā noteikti nedarās. Ja mēs esam pretim nākoši visus ļūbējam, galvenais būt ļoti atsaucīgiem un draudzīgiem. Uz leju iet ir daudz vieglāk. Tā kā jūs arī sacījāt, jā. Tev tāda laba fiziska aktivitāte, ejot. Sveicinot tev! Sveika! Ko tu dari brīvdienos? Oi, sveiki! Kāpju kalnā. Vajag kaut ko pafilmēt, pafotografēt. Ļoti skaists rudins. Darba laikā nesanāk, šodien brīvdienā vajag kādu lūku izlaist. Iepazīstieties Ļuba. Sveiki, Ļuba! Regīna. Munā darba kolēģa, cilvēks, kas strādājas, stosta visiem par dabu. Varbūt viņi arī mums kaut ko var pastāstīt? Kur te Līpu kalnā? Vispār tagad plānojam braukt uz Pilorim. Kā jau? Nu jau pasaskatās, cik laika. 11. Varētu aizvest Var cilvēkus mēģinot, parvadāt. tāda pazīstama laba vīta. Paldies tev, Ļaus. Jā, Nu, tad tad varam īsim. ejam. Un kur jūs mani tagad atvedāt? Te ir pīloru ūzolu audze, vairāk kā 200 gadus veca.
Ūzolu biers, kur jūs arī redzat tādus dižanus vecus ūzolus, kas ir arī dabas līguma zona. Bet te ir arī vīta, kuru var izbaudāt cilvēki ar kustību traucējumu. Un jūs te redzat, ir īrēkota uzbrauktuve, kas aizved pie Ežezera, un tad cilvēks var atbraukt. Un, Līdz pat pašam ezeram? Nu, praktiski gandrīz līdz ezeram, jā. Un te var pazaklausēt putnu dzīsmes, te var pavārot Ežezeru un arī nogaršot kādu rudens veļti. Odziņu. Nā, atēnā būs ūdziņa. Kad šurp es jums parodiešu, kas tas ir. Nu, neizskatās šādama pareizi. Nē, viņa ir spēlēm, uz viņiem bērnībā spēlēm, paņemam kociņus un tā. Te ir laikam ir drusku cita pīpe, uz kuros jūs spēlējat. Ir arī pīpe, uz kuros mākslinieki zīmoja, bet šite ir sāra pīpe. Un tad, kad ir jauna, skaista, tad zeltana, pat oranžēgi zeltana, ir cīši gorda. Jā, nu, diemžēl jau vāls rudins un jau tāda drusceņa savecies. Bet es domāju, ka, garšot drūši var te, ka parasti jau kā dara, jū samaļ un pēc tam sacap. Bet es pamēģināšu arī patapēst. Es domāju, ka neko troka nebūs. Smaržo dīva? Smaržo garšīgi? Jā, smaržo pēc rudiņa. Nē, pēc kaut kāda salda. Jā. Garšo nesaldi. Nesaldi. Nu, nav vajag tādu gēmi taisāt. Garšīgi, baigi garšīgi. Nē. Nevisai. Jā. Nu, laikam jāsacep un saliek krējumu. Samaļ, sacep, jā, un satais pulveri. Varbūt arī kādā zīmes vakarā varētu. Nu, kad pavisam nav ko ēst. Nu, droši vien. Mēs šobrīd tuvojamies ezeram, kura krostos tad arī atcerunās Piloru ūzolu audze. Ežezers ir salam bogotākais ezers ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā. Skolu skaits ir 32 līdz 35, bet atkarībā no ūdens līmeņa svorstībam tas varētu būt arī kaut kur ap 60, kur tādi nelieli nīdroji pazarodās virs ūdeņa, bet par to solom, par to solu krošņumu jūs varētu porzelīcinotīs, dodūtīs nelielā izbraucīnē ar laivu Ežezeru kopā ar manu kolēģi Taiņi Tuču. Man tas jau ir pirmais jautājums, tad šajā ezerā taču nevar dzinēju motoru braukt. Jā, viņš ir Rāznas Nacionālajā parkā atrodas un individuālais noteikumos ir noteikts, kad ar iekšdedzes dzinēju aizliegts pārvietoties. Mums ir kāds dzinējs? Mums ir iekšdedzes. Mēs veicam kontroli, drīkst pārvietoties, kas veic kontroli un turismu pakalpojumu sniedzēji, kam ir izdotas atļaujas. Nu tad var droši braukt. Kur mēs brauksim? Dosimies dziļāk ezerā. Dziļāk vai tālāk? Tālāk apstīsim salas. Salas. Kas dzīvo šajā ezerā? Salās mēs jau noskaidrojām, ka uz salām dzīvo bebri. Bebri. Kas dzīvo ezeros? Uz salām vēl dzīvo kormorāni. Jā, brauksim garām Putnu salai. Apstīsim, viņi tagad ir izlidojuši, bet arī šajien braucot redzēja, kad viņi vēl uzturās tomēr Ligzdu tūmā. Bet kas tad ezeros tam īt? Zivis. Nāriņas ir? Pēc vajadzības var atrast. Kādās sezonās viņas ir te? Vasaras sezonā siltāks ir. Silts ūdens, ka var peldēties. Tad visādi brīnumi notiek ezerā. Nāriņas sievietes vai vīrieši? Vīriešiem ir sievietes, tad nāriņas. Sievietēm atkal otrādā. Ko kurš grib atrast ezerā? Tad sarunāsim. Jūs skatāties vienā pusē, es otrā. Es pa labi skatos, jā? Labi, sarunāšu. Tad dodamies. Brauc. Šī ir Putnu sala, jeb kā vietēji sauc Sienas sala arī, ir vairāk nosaukumu salām un redzam kormorānu koloniju. Jā, es redzu, Ligzdas ir kokos, jā? Kokos, jā, rekā viens pie otra, viņi šādā veidā apdzīvo. Vesels ciems?
Vesels ciems, jā, te bija kaut kas pāri 300 ligzdām. Jūras krauklis. Jūras Nav tas krauklis. arī putns, kas izēd visas zivis un neatstāja neko zvejniekiem? Nu, arī, jā, vidēji lielais putns patērē dienā līdz 2 kilogramiem zivju. Bet nav tā, ka ja viņu pārāk daudz rodas, tad viņi... Ja pārāk daudz, bojā protams, mums. tādam lielai ezeram, jā, kā šis, Cietiem. protams, ka viņš nodara arī, zinām, zaudējums, jā, zivju resursiem, bet ja ir mazāks blakus kaut kāda zivju dīķi, tad tas ir diezgan nopietni zaudējumi tiek nodarīti. Es padomāju, kā 300 putni dienā, tad mēs parēķinām tos kilogramus, kas sanāk. Jūs teicāt, ka jūs kaut ko apsekojat. Ar ko jūs apsekojat tieši salas vai zvejniekus? Mans ikdienas darbs skaitās individuālo noteikumu kontrole Rāzes Nacionālā parka. Jā, kā arī veicam makšķerēšanas noteikumu kontroli un rūpnieciskās zvejas noteikumu kontroli šais ezeros. Kā lomi? Как улов? Нету ничего. Одного окушка не хочет брать сегодня. Сегодня, да? Прошлую субботу поймал 3 щучки. Вот на 1,5 кило. 2,5 был самый большой. Все. А сегодня полдня отъездил и стука даже нет. Только что единственная погода хорошая. Ветра нет. Ну да, сегодня погода радует, да. Cik mēs pārbaudīšu, pārsvarā visi godīgi. Tagad iebraucam Narūtas upītē, jā, šī bija tāda grīva. Un tagad ieejam mazajā upītē Narūtā, kas arī ļoti skaista. Tīkls saucās tā, inspektoriem ir tas kaķis, šņorītē, jā, tāda ar ķekšiem, un tad mēs ejam, bet kā šāda zāļainā vietā, tad ir kaut kādas pazīmes, jā, kur mēs tā varam saprast, vai kāds pludiņš ir ārā vai zāles. Un ko jūs tad ar viņiem darat, ja atrodat? Valkat ārā? Pa lielam jā, ja mūs visi redz, ka mēs ejam reidā, tad izņemam, bet ir tāda klusāka vieta, un ja mēs neesam pamanīti, tad mēģinām sagaidīt saimnieku, aprunāties ar viņu. Par dzīvi. Par dzīvi, jā. Arī šī vietā mēs 2 gadus atpakaļ arī pavasarī tieši vēl ezers bija gandrīz aizsalis un te upes grīva jau bija vaļā. Mēs nedēļu sēdējām pie nelegālajiem tīkliem un bija arī kameras uzstādītas. Šitā. Bet sagaidījām. Tā ļoti skaista loma ar visiem tīkliem. Visu tā, kad... Ar sālsmaizi jāsagaidījāt? Ar visu, jā. Kā tad pareizi ir jāuzvedās esot purvā? Tas atkarīgs no to, kāds jums ir tas mierkis. Ja jūs esat atnokuši dabas izziņas porgojiņā, tad jūs, protams, ejat pa laipam. Bet, Ja nav tādas? Ja nav laipas, tad droši vien, ka jūs esat nokuši, lai tamā purvā ūgotu. Un tad ir jāsaskatās, kurā vietā ir sausoks. Arī ļoti daudzi augi ir tādi, kas mums pasaka priekšā. Kā tur var? Ka tur var vai ka tur nevar. Teiksim, virsis, purva vaivariņš, arī tie paši Andromeda, jaukt tādos vīteņos, kas sausokas, jā, bet līdz ko ir kaut kas mitroks, tur jau boltmeldras noklot, ja jau ir tā, ka zeme pazaškīrusās un kūdra nok, tad jau tī pavisam jā, un jākaķis klot, tī jau noteikti nav Cik joļi. dziļi var aiziet vispār? Ļoti dziļi. Pūrūs jau tas dziļums ir ļoti dažāds, un starp citu kūdra jau ar ļoti lānai veidojās vīnā godā 1 milimetrs. Nav jau jobrauc uz lieloko pūru, teiču pūru, bet varētu nokt uz Andrupeņas purvu, kur ir reisoko purva taka, un sajust arī pūra dzēvi. Paklausātīs, kā skaņ klusums. Ja mēs runājam par tīm augiem, jā, tad te polejlapu Andromeda, kaut kas mistisks, kosmisks, un te lūk ir tos kukaiņu ādojas rasenis. Rasenis mēdz būt apaļlapu, garlapu,
vidējo rasene. Bīžok sastūpama ir tīši šeit, opaļlapu rasene. Bet viņas ir ļoti maziņas. Jā, daudz kas ir purvā. Mosas arī prīdis ir mozas. Nav bogots ar borēbas vīlam purvs. Bet es, ka mēs nenozīmē, ka vairs. Jā, protams. Ja pat kukaidam jobaidās. Nu, kur tad mēs šodien bijām? Jā? Kur mēs bijām, jā. Kur mēs bijām? Mēs Latgali sajūtam caur vienu īpaši aizsargojumu dabas teritoriju, Rāznas Nacionālo parku. Mēs bijām Lielajā Līpu kolnā, mēs bijām pie Ežezera un Pilorūzo laudzī. Mēs izsteigom Andrupenis pūra taku. 3 stūrītis sanāk. Jā, bet lai sajust Latgali un sajust Rāznas Nacionālo parku, jūs varat dūtīs arī uz Lipuškim, kur ir gan sajūtu taka, posam kojam var pastaigot pa dažādiem dabas materiālim, gan dabas aizsardzības porvaldes veidotais dabas izglītības centrs Rāzna ar interaktīvu ekspozīciju, īpazeisti un sajūti Rāznas Nacionālo parku. Tā kā būsiet laipni aicinoti. Gan Rāznas Nacionālajā parkā, gan citos īpaši aizsargojumos dabas teritorijos Latgalī, kur jūs varat īpazeit, sajust Latgali, Latgalis dabu un visu tū krošņoku dabas nīc. Un paņemt pāris veltas uz mājām. Noteikti. Sieņas, ugas, zivs, sajust vieju, vai tos mirkļa emocijas, tos arī var paņemt līdzi. Un tos nevar nenofilmēt, nenofotografēt, tikai sajust. Latgale pārsteidz ar savu apskatāmo dabas objektu daudzveidību. Aicinām arī jūs, skatītājus, sajūti Latgali, apceļot mūsu dzimtās, neaprakstāmi skaistās Latgales ainavas.